Progresīvo aizsardzības ministrs Sprūds saglabā amatu, jo koalīcija turas kopā kā zāģa zobi. Latvijas augstākajām amatpersonām joprojām var būt 2 valstu pilsonība. Latvija pirmajā vietā ierosina pārtraukt šo. Kādēļ koalīcija baidās no vēlēšanu zīmju uzglabāšanas pusgadu pēc vēlēšanām? Pēc Latvija pirmajā vietā frakcijas pieprasījuma šodienas Saeimas sēdē tika izskatīta neusticības izteikšana aizsardzības ministram no progresīvajiem Andrim Sprūdam. Par ko? Par to, ka Latvijas gaisa telpā jau ir ielidojuši 2, bet ne, jau 3 droni. Šodien bija ielidojis 3. Un tātad pirmais bija 2024. gada rudenī, otrais šī gada martā un 3. faktiski demisijas izskatīšanas dienā. Un lūk, ko par demisijas pieprasījumu no Saeimas tribīnes teica Linda Liepiņa. Kad tapa šis pieprasījums, bija nokritis tas vēsturē 2. drons vai šajā drona sērijā 1. drons. Un tajā vēstījumā, ko pauda valsts augstākās amatpersonas, dzirdējām, ka 2 gadījumos no 2 tas, ko mēs redzējām, faktiski tās mūsu reaģēšanas spējas ir neapmierinošas. Ja nav vēl starpā kādi 50 gadījumi, par kuriem mēs nezinām, kas ir bijuši ļoti veiksmīgi, kur mēs esam reaģējuši un kur šie droni nav nekontrolēti nogāzušies. Un tad pēc šī 2. gadījuma no 2 mēs mierīgi turpinām stāstīt, ka mēs mācāmies. Tad man nav īsti skaidrs, ko mēs darījām tajā starplaikā starp 1. un 2. dronu. Mēs izejam publiski pie cilvēkiem. Ir dažādas ziņas, es droši vien tagad neanalizēšu tajā informatīvajā telpā to visdažādāko informāciju, kas izskanēja, no kurienes šis drons lidoja, kā viņš vispār tika Latvijā. Es arī nekomentēšu amatpersonu, kas kaut kādas rīcības, tajā skaitā notu iesniegšanas un tā tālāk. Ja? Bet tas, ko publiski dara ministra prezidente, arī jūs, Sprūda kungs, jūs uzsitat sev uz pleca un sakat, kādi mēs malači, cik daudz mēs šajā posmā starp 1. un 2. dronu esam iemācījušies. Ziniet, nav vienkārši šādā laikā nāk klajā ar šādu demisijas pieprasījumu, bet vēl bezatbildīgāk būtu nepaust tās sabiedrības daļas bažas, kuriem šāds skaidrojums par to, ka jūs turpinat mācīties, ir absolūti nepieņemams. Un tā ir. Tajā skaitā mana atbildība uz to reaģēt un šīs bažas līdz jums aiznest. Nē, ir ļoti liela sabiedrības daļa, kas šādai komunikācijai nepiekrīt, kas ir satraukti un kuri, piedodiet, netic mūsu valsts spējām aizsargāt savas debesis un zemi. Un tās bažas ir ļoti pamatotas. Aizsardzības ministra Andra Sprūda neusticības izteikšanas debatēs skarbu runu Aināram Šlesaram. Jā, jūs nepārklausījāties. Aināram Šlesaram veltīja progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Lūk, ko Andrim Šuvājevam savukārt atbildēja deputāte Ramona Petrāviča. Amorāli ir tas, ka aizsardzības ministrs nāk no partijas, kas atbalsta Palestīnu, kas ir izrādījuši simpātijas Hamas teroristiskai organizācijai, kas 7. oktobrī 2023. gadā veica brutālu slaktiņu Izrēlā, nogalinot vairāk kā 1200 cilvēkus, izvarojot sievietes, dedzinot bērnus, nolaupot simtiem ķīlnieku. Tas nav amorāli, ka jūs atbalstiet teroristus. Un tas nav tikai politisks jautājums, tas ir dziļi amorāls jautājums. Un parunāsim, ko nozīmē būt aizsardzības ministram.
Tas nav par sociāliem jautājumiem, vides aizsardzību vai kultūru. Tas ir par valsts aizsardzību, par NATO alianses stiprināšanu, par gatavību pretoties agresijai, īpaši šodien, kad Krievija turpina karu Ukrainā un Irāna ar saviem teroristiem Hamas, Hezbollah destabilizē visu pasauli. Aizsardzības ministram ir jābūt cilvēkam, kurš skaidri atšķir draugu no ienaidnieka, teroristu no upura un demokrātiju no džihādistu ideoloģijas. Un ko mēs redzam? Partiju, kas iebilst pret Izraēlas prezidenta vizīti Latvijā, kas piedalās pasākumos, kuros tiek pieminēti Palestīnas civiliedzīvotāju upuri, bez stingras Hamas nosodīšanas, un kuras pārstāvji izklausās kā Hamas propagandas atkārtojums. Tādi jūs izklausieties. Un, protams, ka demisijas pieprasījums no vairākuma netika atbalstīts. Par nobalsoja 43 opozīcijas un pie frakcijām nepiedaroši deputāti, savukārt koalīcija turās kopā kā zāģa zobi. 50 balsoja pret demisiju. Ticiet vai nē, bet Latvijā likumdošana pieļauj, ka augstas amatpersonas var būt divu valstu pilsoņi, jebšu viņiem var būt tā saucamā dubulta pilsonība. Lai nepieļautu šādu kārtību turpmāk, Latvija pirmajā vietā frakcija ir iesniegusi grozījumus 9 likumos, tātad likumprojekts par grozījumiem, lai šādu kārtību izskaustu. Ir tikai jāpiebilst, ka vienīgā augstā amatpersona, kura nevar būt divu valstu pilsonis, ir valsts prezidents. Un tā šie grozījumi ir iesniegti Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, KNAB likumā, Latvijas bankas likumā, ministru kabineta iekārtas likumā, pašvaldību vēlēšanu likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, valsts drošības iestāžu likumā, valsts pārvaldes iekārtas likumā un centrālās vēlēšanu komisijas likumā. Šie grozījumi tiks skatīti Saeimā pēc pavasara brīvdienām, un mēs jūs informēsim. Sekojiet līdzi. Pēc IT iepirkumu skandāliem un arestiem saistībā ar vēlēšanām valsts prezidents aicināja Saeimas deputātus šīs Saeimas vēlēšanās noteikt manuālo balsu skaitīšanu, par kuru arī pagājušajā nedēļā Saeima nobalsoja absolūtā vairākumā. Bet Latvija pirmajā vietā rosināja arī vēlēšanu zīmes uzglabāt pusgadu pēc vēlēšanām, nevis 10 dienas, kā tas ir šobrīd. Un kā jūs domājat, arī šodien pēc atkārtot Latvija pirmajā vietā ierosinājuma Saeimas vairākums tomēr nepiekrita saglabāt vēlēšanu zīmes 6 mēnešus. Kādēļ? Par šo no Saeimas tribīnes izteicās deputāte Maija Armaņeva. No kā tieši jums ir bail? Šajā jautājumā, kas ir saistīts ar vēlēšanu zīmju uzglabāšanu. No kā jums tieši ir bail vai varbūt kas jums ir slēpjams? Jo interesanti, ka pagājušajā nedēļā jūs noraidījāt šo priekšlikumu, kurā bija gan manuāla balsu skaitīšana, gan arī vēlēšanu zīmju uzglabāšana līdz pat 6 mēnešiem. Manuālā skaitīšana, tātad pēc prezidenta aicinājuma jūs tomēr to pieņēmāt, bet zīmju glabāšanu noraidījāt. Kādēļ? No kā tieši ir bail arī tiem deputātiem, kas šajā dotajā brīdī neklausās, jo šī ir ļoti nopietna tēma. Šis ir ļoti nopietns jautājums, kas apdraud mūsu vispār vēlēšanu drošību. No kā jums ir bail? No caurspīdīguma vai no pierādījuma saglabāšanas? Tātad šobrīd, kā mēs visi zinām, vēlēšana zīmes tiek uzglabātas tik vien kā 10 dienas. Ļoti ērti un izdevīgi, vai ne? Bet ziniet, pēc kā tas izskatās? Pēc bailēm. Pēc bailēm un nedrošības, ka zīmes netiks ātri iznīcinātas un ka pierādījumi netiks ātri iznīcināti. Latvijā un, protams, arī Saeimā šodien bija ēnu diena, un vairākiem Latvija pirmajā vietā frakcijas deputātiem bija ēnas. Jāsaka, šis notikums ir ļoti gaidīts un interesants ne tikai ēnām, bet arī deputātiem. Paldies ēnām,
ka jūs nākat pie mums. Un man jāsaka, ka šī bija ziemas sesijas beidzamā plenāra sēde. Tagad būs starpsesiju pārtraukums un deputāti Saeimas darba ierindā atgriezīsies pēc pusotras nedēļas. Piesakojiet mūsu YouTube ziņu kanālam LPV TV, komentējiet, rakstiet jautājumus un, protams, mēs būsim ar jums uzreiz pēc pārtraukuma. Ar jums būšu arī es, Līga Krapāne.